Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šodien mēs uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus no Lukas evaņģēlija 1. nodaļas sākot ar 26. pantu. Bet 6. mēnesī eņģeli Gabrielu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienāca sacīja: Esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņu valodu un domāja pie sevis: kas tas par sveicienu? Un eņģelis sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels un viņu sauks par visaugstākā dēlu. Un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim: Kā tas var notikt, jo es vīru neapzinos? Tad eņģelis atbildējis to un sacīja: Svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākās spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece savā vecumā, arī ir grūta ar dēlu, un ir tagad 6. mēnesī, tā, ko dēvē neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja: Redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Āmen. Lūksim. Debes Tēvs, mēs tev lūdzamies. Sūti Svēto garu, lai mēs varam šos vārdus ne tikai saprast, bet arī noglabāt tos savā sirdī, lai tie nes labus augļus mūžīgai dzīvei, tev par godu un mums visiem par svētību. Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šie notikumi, protams, nenotiek kā mums, pavisam tuvu Kristus dzimšanas svētkiem. Protams, tas notiek 9 mēnešus iepriekš, to sauc tātad par jaunavas Marijas pasludināšanu, bet drīzāk varētu saukt nevis par pasludināšanu, bet par pasludināšanu jaunavai Marijai, par Kristus tātad ieņemšanas un piedzimšanas pasludināšanu. Tātad 6. mēnesī eņģeli Gabrielu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Eņģelis Gabriels ir pazīstams no Daniela grāmatas. Ir daži eņģeļi, kas ir zinām pēc vārda, tas ir Gabriels un Mihaels, un visu pārējo citu eņģeļu vārdu ir tikai izdomājumi, ko cilvēki ir vienkārši iedomājušies. Šo eņģeļu vārdu ir atklāti, Dievs ir atklājis praviešiem. Un šie eņģeļu vārdi ir īsti, jo uz tiem stāv īsti eņģeļi, konkrēti eņģeļi. Un Gabriels bija pazīstams pravietim Danielam, kurš sludināja Dieva vārdus un Dieva redzējumus, kas viņam tika sūtīti. Un Gabriels arī bija tas, kurš arī skaidroja bieži vien to, ko Daniels ir redzējis savās vīzijās. Tātad viņam bija sava loma nākošās Dieva valstības, tātad Kristus pasludināšanā, kad viņš skaidroja Danielam, kas notiek, kas notiks, tātad apskaidrojot viņa saprašanu. Un otrs eņģelis bija Mihaels, kas parādās vairāk kā karotājs, tāds, kas karo ar tumsības spēkiem Izraēla tautas labā. Un, protams, arī, kā mēs saprotam, ne tikai Izraēla tautas labā, bet visu Dieva ļaužu labā. Un mēs zinām atklāsmes grāmatas, ka eņģelis Mihaels ir no Dieva saņēmis tādu spēku, ka viņš Sātanu ar visiem viņa pulkiem ir nogāzis pie zemes. Tātad viņa spēks ir lielāks par Sātana spēku. Un mēs varam iedomāties, cik gan ir neiedomājami reizes vairāk ir Kristus spēks par Sātanu. Ja tikai viens eņģelis spēja nogāzt galveno vadoni gar zemi, ka tas vairs nevar debesīs uzkāpt atpakaļ. Tad lūk, sūtīts ir tādu Gabriels. Tad atkal pasludināt pravietisku Dievu vārdu, un šī gadījumā tātad Marijai. Nacareti nekas ievērojama pilsēta nav vispār, viņa atrodas pusceļā starp Galilejas ezeru un Vidusjūru. Mēs varētu teikt, mūsdienās teiktu nekurienes vidū.
Un viņa bija tik nenozīmīga pilsēta, ka bija pat teiciens tādā laikā, un Bībelē tiek atkārtots, vai no Nāceretes var nākt kas labs. Kā mēs redzam, ka no Nāceretes var nākt ne tikai kaut kas labs, bet var kaut kas ļoti labs nākt. Kā apstults Pāvils sacīja, to, kas ir neievērojums, to, kas ir nekas, Dievs to ir cēlis, lai uzvarētu to, kas ir kaut kas. Lūk, tātad Marija pilsētā, kura ir nekas, un pat viņa arī ir pusaudze, jo tādā laikā, sākot no 13-14 gadu vecumā, notiks sadarināšanās, un precīzi cilvēku dzīve ir īsa, un neviens negaidīja, kad iegūs izglītību. Visu izglītību dzīvē ieguva bērnības laikā. Nevis jaunības laikā, bet bērnības laikā. Jaunības laiks bija jau tādā laikā domāts, lai dzimtu bērni, lai būtu ģimene. Tātad, un nevis tā kā mūsdienās, piemēram 30 gadi, beidzot varbūt jāsāk ir. Beidzot varbūt jāsāk padomāt ir, Jāsaka paldies Dievam, ka jaunā Marija nebija moderna sieviete mūsdienu izpratnē. Bet tad arī eņģelis pie viņas nebūtu nācis. Tur noteikti mums tas ir jāzina. Eņģelis nekad nenāktu pie feministes. Nekad nemūžam. Toties, mēs redzam, viņš nāk pie šīs vienkāršās jaunavas, pie šīs vienkāršās meitenes, kur, protams, ir jaunas sievietes saskaņā ar tā laika standartiem, un viņi par pusaudzi neviens nesaukt tādā laikā. Mūsdienās to saukt par pusaudzi, tādā laikā nē. Viņš nāk pie viņas, un ar šo sveicienu viņš ienāks iekšā, acīm redzot, viņa atrodas kādā telpā. Nav pateikts, kurā telpā viņa atrodas, bet viņa atrodas kādā no telpām. Un attiecīgi viņš ienāk pie viņas un saka, esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi, un viņa iztrūkās. Protams, vārds esi sveicināta, viņš ir ļoti parasts sveiciens. Mūsdienās liekas, esi sveicināta, tas ir tāds formāls, bet tajā laikā tas nemazām nebija nekas formāls, tas bija vienkārši vārds sveiki, apmēram tādā veidā. Tātad visam parasts, bet tas neparastais, no kā viņa nobijās, nebija pat eņģelis, bet viņa nobijās no šiem vārdiem. Rakstīts, viņa iztrūkās par viņu valodu. Tāda nevis par eņģeli pašu, jo iespējams, ka mēs lielākā daļa nobītos no tā, ka eņģelis pie mums ienāk iekšā un pārbītos. Bet viņa nobijās tieši no tā, kas ir šis sveiciens, un tātad, kas tieši viņu tā nobaidīja. Tātad saprotams, ka šie vienkāršie vārdi sveiki nevarēja viņu nobiedēt. Droši vien tas pārējais, kas tur ir. Tātad, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Tātad, kāds no šiem vārdiem, acīm redzot, viņu pārbiedēja. Apžēlotā, iespējams, tas arī bija, jo ļoti rets vārds. Jaunajā derībā viņu lieto vispār tikai 2 reizes. To lieto evaņģelists Lūkas, iztulkojot šo eņģeļa vārdu, ko visticamāk arameiski sacīja jaunajai Marijai, diez vai eņģelis runāja grieķu valodā, un apostols Pāvils rakstot vēstuli Efesiešu draudzē, kad viņš aprakstīja Dieva šo brīnumaino nepārspējumu nodomu pestīt mūsu Jēzu Kristu, kā viņš iesāka, ka pirms pasaules radīšanas Dievs to visu izdomājis. Kā cilvēku atpestīt no viņa grēkiem. Un tātad 2 vietās tiek lietots. Visur citur, nekur ir lietot visam citi vārdi, līdzības saknēs kaut kur ir. Tātad mums ir šeit iztulkots vārds apžēlotā, un es šeit gadījumā esmu par to, ka šādā veidā viņš arī būtu jātulko, tikai to noteikti varētu nedaudz vairāk šo pastiprināt, Varētu teikt, stipri apžēlotā, ļoti apžēlotā, Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ar šādu kontekstu tas vārds arī ir. Efeziešiem 1. nodaļā šis vārds tiek lietots šajā teikumā par slavu viņa, un tālāk tiek tulkots augstajai žēlastībai. Tātad tā nav vienkārša žēlastība, augstā žēlastība. Tātad par slavu Dieva augstajā žēlastībai, ar ko tas mūs apveltījis savā mīļotajā dēlā. Tātad vajadzēja tomēr veidot un tulkot šo augsto žēlastību. Noteikti no katoļu baznīcas
lūkšanām un tam līdzīgām esat dzirdējuši vārdu žēlastības pilnā, katoļi tulko. Kāpēc viņi tulko žēlastības pilnā? Tāpēc, ka viņi nebalstās uz oriģinālo tekstu, bet balstās uz latīņu tulkojumu. Un latīņu tulkojums ir tāpat kā mūsējais aptuvens. Un tad tulkojot no turienes arī iznāk žēlastības pilnā. Tad tas ir otrais tulkojums. Un neņemot vērā, ka viņš ir neprecīzs, jo latīņu valodā nevarēja precīzi izteikt šo vārdu. Un tāpēc Džeroms, kas tulkoja, latīņu tulkoja to Bībeli no grieķu valodas, viņš tur ierakstīja tātad pilna ar žēlastību. Pilna ar žēlastību. Bet mēs redzam, mums tiek skaidrots, šī augstā žēlastība ir šī ideja. Un kāpēc mēs domājam vārdu augstā žēlastība? Tāpēc, ka Lūkas, kas rakstīja Lūkas evaņģēliju, bija līdzgaitnieks apostolim Pāvilam. Viņš klausījās Pāvilu sludinām, viņš klausījās to, kā viņš diktē vēstules noteikti arī. Un šis unikālais vārds noteikti ir lietots veidā, kā viņi saskaņoja savu teoloģiju, kristīgo mācību savā starpā, jo darba biedri nevar katrs savu sludināt. Darba biedriem bija jāsaskaņoja. Viņi pat termini jāsaskaņoja, lai nesanāktu, ka kāds sludina kaut ko citu, domādams pavisam kaut ko citu. Tātad tas ir iemesls, kāpēc mēs uzskatām, ka apostolis Pāvils svētā gara iedvesmots, viņš arī tātad arī Lūkam arī skaidroja šo evaņģēliju attiecīgi, arī deva šo ierosmu lietot arī konkrētus vārdus, lai tulkot arameisko valodu, tātad aramiešu valodu pārtulkota grieķu valodā un šo evaņģēliju pasniegtu tātad visām impērijas tautām attiecīgi. Tātad ļoti apžēlotā, augsti apžēlotā. Vēl arī viņu vēl tulkot kā apveltīta ar augstu labvēlību. Tā vēl varētu arī teikt. Bet ideja šeit ir tāda, šim vārdam žēlastība ir, ka jaunā Marija ne ar ko nav izpelnījusies Dievu priekšā šo Dievu labvēlību. Tā nenāk no tāpēc, ka viņa bija dievbijīga, viņa bija dievbijīga, bet tāpēc, ka viņa bija sieviete, kur Dievu vārdus uztvēra un pārdomāja tos savā sirdī, un tas ir dievbijīgi cilvēku pazīme, ka viņš Dievu vārdus satver, viņš viņus pārdomā, viņš viņus paglabā savā sirdī. Un mēs no evaņģēlija vēstījumiem to mēs redzam, ka jaunā Marija tā arī darīja. Viņa vienmēr paturēja šos vārdus savā sirdī un pārdomāja. Tātad viņa praktizēja kristīgo meditāciju, pārdomājot nemitīgi Dieva vārdus un viņu nozīmi. Acīm redzot, viņai tas pārdoms arī bija no sinagogas jau, kad viņa jau no mazotnes tika vesta Nāceretē uz sinagogu, un acīm redzot, viņa tika mācīta ģimenē savā. Un tas bija vienīgais veids, kā arī varēja to darīt. Sabiedrībā, kur papirusam, kur pergamentam bija dārga cena, tu nevarēji pierakstīt sev, tu nevarēji pēc tam vēlreiz pārlasīt, tu nevarēji audio ierakstu. Tu varēji vienkārši noglabāt šos vārdus sevī un viņus pārdomāt atkārtojot, līdz viņi iegrauzās tev atmiņā iekšā. Un pēc tam, gaidot, vai kāds sludinātājs nesludinās un neizskaidros man, neskaidros jautājumus. Piemēram, Iespējams, viņa arī tēvam, protams, bērnībā bija lūgusi, lai skaidro, kā tas bija pierasts jūdu sabiedrībā. Nama tēvam uzdot jautājumus un skaidrojumus meklēt. Bet, jebkurā gadījumā ar viņas dievbijību, viņas vēlme saprast Dievu vārdu nebija par iemeslu šam žēlastībai. Žēlastība ir tur, kur nav nopelna. Alga ir tur, kur ir nopelns. Alga ir tur, kur ir nopelns. Protams, mēs arī teiktu, bet taču nevarēja arī tā būt, ka Kristus māte būtu pilnīgi grēciniece, par kurām farizēji teica, ka Jēzus viņu draudzējās. Vai tā varētu būt?
Protams, ka nē, Dievs izvēlējās vispiemērotāko no grēciniekiem. Mēs zinām, ka nav ideālu vecāku. Tādu nav. Nav arī ideālu bērnu. Arī attiecīgi. Bet svarīgākais ir, ka tas ir šis neideālākais var dot to labāko visu. Bet, ja iespēja izvēlēties, tad vajag, protams, izvēlēties to, kas ir tuvāk tam, nevis tālāk no tā visu. Un, protams, domāsim tālāk, ja tas kungs jau bija pasludinājis to iepriekš, ka tas tā notiks. Vai tas kungs jau negatavoja visu šo pasākumu jau no krietni agrāku laika? Vai viņš nebija tas, kas izvēlējās arī šo jaunavu? Un negatavoja viņu iepriekš, vai viņš nebija tas, kas caur Dieva vārdu pasludinājumu, caur tēva un mātes mācību, sagatavoja šo meiteni būt par dievbijīgu. Ne bezgrēcīgu, bet par dievbijīgu, par gatavu. Pats Dievs viņu gatavoja šādā veidā. Un tāpēc mēs varam droši teikt, ka arī tas, ka viņa bija šāda dievbijīga sieviete, ļoti dievbijīga sieviete, šķiet, ka ne ļoti tipiski dievbijīga, jo visu laiku tur tiek runāts, viņa vārdus noglabāja savā sirdī, tos pārdomājot. Viņa nebija tā, kas steidzās uzreiz pļāpāt, izdot visiem jautājumus pa labu un pa kreisi. Viņa vispirms ilgi domāja par viņiem. Un tās viņai bija dienasčā barība viņas garam, viņas dvēselē. Lūk. Un šis apžēlotā tas kungs ar tevi, kāpēc viņu varētu satraukt? Arī varēja satraukt tāpēc, ka nebija nekāds lielais noslēpums, ka tam laikā bija piepildījušies Daniela pravietojuma laiki par to, kad svaidītājiem ir jāpiedzimst. Lūk, tas ir tas svarīgais moments. Un Izraēlas sievietes īpaši, kuras bija saistītas nevis no Ārona priesteru kārtas, kuriem nebija nekādas daļas gar jūdas cilti, bet daudzas sievietes domāja, ka pilnīgi iespējams, ka viņi varētu, es domāju, jaunas sievietes neprecētas, ka viņi varētu kļūt par Kristus māti. Vajadzēja tikai apprecēt kādu no Dāvida cilts. Un bija ļoti liela iespēja tam laikā starp tiem vairākiem 100 000 jūdu sieviešu, un tad paņemsim to jaunākās, neprecētās, vairākas 10 000 jūdu jaunās sievietes, kas bija līgavas gados, attiecīgi viņas pilnīgi varēja cerēt uz to, ka viņas kļūtu par Kristus māti. Un ja tādas runas apkārt iet, tad mēs jau saprotam, ka cilvēks jau dzird, un viņš dzird šos vārdus, un viņš satrūkstās, kas notiek. Kas notiek, kāpēc tādi vārdi ir. Un eņģelis, protams, steidzās arī, lai to darītu zinām. Tātad viņš vēlreiz runā par to, ka viņa ir atradusi žēlastību pie tā kunga. Nebīsties, Marija, jo tu žēlastības atradusi pie Dieva. Līdzīgi vārdi bija arī par Dāvidu, ka Dāvids bija atradis žēlastību pie tā kunga. Ko tas nozīmē atradis? Tas nenozīmē, ka viņš bija meklējis. Atcerēsimies, ka Dāvidu tas kungs pats izraudzīja. Viņš arī pēc tam ir skaidri un gaiši teicis svētajos rakstos, ka viņš Dāvidu ir izraudzījis būt par gānu Izraēlu tautai. Tāpēc šeit neiet runa, ka kāds varētu šo žēlastību nopirkt, tātad nopelnīt. Bet ja runa vārdu atrast žēlastību, tad tas ir tieši tas pats, kad Dievs mūs savu žēlastību atklāja, un mēs viņu ieraugām beidzot. Ka mums acis atdarītas vaļā ir. Jo žēlastība nekur nebija pazudusi, bet mūsu grēku dēļ mums vienkārši acis ir cieta. Līdz mēs atklājam, ka šī žēlastība ir arī man personīgi,
arī man ir šī žēlastība. Kā mums tas atklājās kristiešiem, tas mums atklājas tādā brīdī, kad mēs saprotam, atzīstam šo Dievu vārdu, saka, ka mēs esam visi grēkojuši, tas ir viena lieta, un otrs, kā šī grēksodas lūkšanā ievada vārdi no 1. Jāņa vēstules. Ja kāds saka, ka viņam nav grēka, tad viņš melo. Sev melo, protams, ne citiem, jā. Viņš sevi galvenokārt maldina. Dievs zina visas lietas. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, mēs melojam. Tad, kad mēs to saprotam, tad nākamais, kas mums atver acis, ir šis evaņģēlijs, ka lūk, par šādiem cilvēkiem Kristus ir miris. Un Kristus mums ir vajadzīgs ir visu mūsu dzīvi. Ja mēs atrodamies nepārtraukti šī stāvoklī, ka vai nu mēs atzīstamies savās vainās un Kristus mums ir vairāk kā dzīvība vajadzīgs, vai arī mēs maldinām paši sevi. Un tas, protams, aizved mūsu dvēseles postā. Tāda apžēlotā žēlastību atradusi. Tātad viņa savu žēlastības Dievu ir meklējusi jau iepriekš, jo Dievs viņu ir saucis pie sevis un aicinājis pie sevis. Viņa ir atsaukusies Dievu žēlastībai. Un lūk, tagad sludina. Tu tapsi grūti savās miesās. Un tālāk, protams, ir ļoti, teiksim tā, ja tu neesi jūds un izglītojies visos praviešu rakstos, tad tas, ko tālāk pasaka, tas liekas kaut kas, es to nevaru izturēt, galvplīs pušu. Tu tapsi grūti vēl varēsi saprast. Dzemdēs ir dēls, sauks ir vāzi vēl var, bet tālāk tas būs liels, viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņu tēva Dāvida troni. Viņš valdīs pār Jākabu namu mūžīgi, valstībai nebūs gala. Šitas šķiet ir kaut kas neiedomājams. Gluži tāpat kā lasīt veco derību, attiecīgi ar milzīgām grūtībām. Vecā derība tiešām jālasa no paša sākuma un rūpīgi un sīki. Viņu nevar izlaist vienkārši tāpat. Ja izlaist, tas ir tāpat līdzīgi kā matemātikā. Izlaist kaut ko pa vidu un nezinu, kāpēc nevar saprast, kas tur tālāk notiek. Arī pestīšanas vēsture, ko apraksta vecajā derībā, viņa arī ļoti būtiska. Tur soli pa solim Dievs visu atklāja, un tad viņa kļūst skaidra. Un jūdiem, šī gadījumā arī jaunajai Marijai, kur arī cītīgi ir gājuši uz sinagogu, ir mācījusies un klausījusies Dieva baušus, tāpat arī Dieva apsolījumi. Bieži vien sinagogas sprediķos tika apskatīti. Mesijas iespējamā nākšana noteikti tika apskatīta sinagogas sprediķos. Tas ir neiespējams, kad visur tauta gaida Mesiju ierodamies, un par to nekad nerunātu neviens. Viss ir gaidās. Jo savādāk nebūtu tādu jūdu izteicienu jāņem, lai pierakstītu. Vai šis gadījumā nav Kristus? Par Jēzu viņi domā. Vai šis gadījumā nav Kristus? Ja viņi negaidītu Kristu, viņi neuzdev šādu jautājumu. Viņi teiktu, kas tas tāds par brīnumu dara? Iesim pastīties, jā. Viņi uzreiz viņi saka, tas nav Kristus. Kristus atnāks, vai viņš darīs lielākas zīmes, kā šīs dara. Ja saprotiet, viņi jau zina, kādas zīmes Kristum ir jādara. Viņi sinagogās to ir apsprieduši visu. Viņiem nevajag papīru, viņi par to ir runājuši. Runājuši. Viņiem tas jau ir ienācis iekšā viņos. Un tieši tāpēc tas nav kaut kas tāds, kas jaunajai Marijai galīgi sagrieztu galvu. Bet tas ir tas, kas viņi pietiši saprot, ka ir noticis tas, par ko viņiem mācīta. Ka ir piepildījušies Dieva apsolījumi, ja, ka tas tūlīt pat arī notiks. Un kāda ir šī apsolījuma? 1. Mūzes grāmatā 3. nodaļā mēs lasām pirmo apsolījumu, kad Dievs Sātanam runā un saka, es celšu ienaidni starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi. Šeit es izvēlējos jaunu tulkojumu ar nolūku. Tas ir jaunajā tulkojumā. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir precīzi nodots ir saturs. Tātad pēcnācējs, vienskaitlī. Nevis daudzi, bet viens. Un otrs mūsu iepriekšējā tulkojumā
ir rakstīts, tas tev sadragās galvu. Kaut gan ebreju valodā tur rakstīts ir vārds viņš. Tas nav nekatrai dzimtē, tas ir viņš. Tātad pēcnācējs jau skaidrs vismaz pēc tā, ka viņš nebūs kāds gars, ka viņš nebūs kaut kas nekatrs, viņš būs cilvēks. Jā, viņam ir dzimums, viņš ir vīrietis. Jā, tas jau tiek pasludināts. Tātad tas būs pēcnācējs, nevis tas. Jā, lai cik mums ir mīļi arī visi tulkojumi, bet mums nevajag tulkojumiem pieķerties, bet Dieva vārda precizitātē. Tas mums dod īsto jēgu. Nu, lūk, tātad ļoti svarīgi. Un viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzels pakaļēt. Tad šeit runa, ka viņš šī cīņā, lai sakriektu vēlna varu, ka viņš mirs. Tad jau tiek pasludināta šī pēcnācēja nāve, arī attiecīgi. Bet arī uzvara. Ja, uzvara un nāve. Un tas, mēs to zinām. Viņa nāvē bija uzvara pār vēlnu. Nākamais pravietojums praviešu Iesajas grāmata 7. nodaļa. Tas kungs pats jums dos zīmi, redz, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, viņa tam dos vārdu Imanuēls. Un 9. nodaļā mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība gan uz viņa kaviešiem, viņa vārds ir brīnums, padomdevējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstības plašumā miers būs bez kala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. Tātad, lūk, šie vārdi skaidri un gaiši ir tie, kas ir pamatā šim eņģeļa teiktajām. Ja. Viņš būs liels, ja, viņš sauks par visaugstākā dēlu, kāpēc? Tāpēc, ka šis dēls ir mūžīgais Dievs, miera valdnieks un tā tālāk. Un reizē viņš arī cilvēks ir. Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni. Tātad jauna, grūta, jā. Un tātad visaugstākā dēls. Paties, jā, Dievs un paties cilvēks. Un viņš valdīs pār Izraēlu, viņa valstībā nebūs gala, kas saskan, tātad arī praviešu Daniels sludināto par Dievu valstību, kas ir mūžīgi. Tā, nu lūk, tātad tas ir ļoti svarīgi to saprast. Un kāpēc jaunā Marija vairs neprasa izskaidrot, ko tas nozīmē, ko viņš pateicis, viņai viss ir skaidrs par to, bet viņš dod jautājumu, bet tas process ir ļoti sarežģīts, jā. Jo viņi tieši neizprat to, kā jaunā var tapt grūti. Jo viņi pati saka, grieķu valodā rakstīts, es vīra neapzinos, bet šī grieķu valodas idioma nozīmē, es esmu jaunā. Vienkārši. Es esmu jaunā. Jaunā taps grūti. Tātad, kā tas varētu notikt? Un eņģelis to paskaidro, ko mēs arī ticības apliecībā apliecinām. Tātad ieņemts no svētā gara. Tātad svētais gars radīja Kristu un cilvēku miesu jaunās Marijas klēpī. Ieņemšanas brīdī tika radīts patiesas cilvēks, pilnīgā vienībā ar patiesu Dievu. Ne pa pusē cilvēks, ne pa pusē Dievs, bet patiesa cilvēks, patiesa Dievs, Kristus. Kā Jānis raksta, ka Dieva vārds tapa miesa, tātad nemainīja savu dievišķo būtību, bet uzņēma cilvēku dabu, nevainojumu dabu, grēku nesamaitātu. Eņģelis viņu sauc tāpēc, ka tas nāk no svētā gara, tāpēc viņš ir svēts. Tāpēc viņš ir svēts. Ja tur būtu Ādama pēcnācējs, tad būtu grēks. Bet šeit, visā šajā radīšanā, Dievs savā lielajā, bezgalīgajā gudrībā atstāja īpašu spraugu. Ja. Un tas nenotiek kādā veidā, tā sprauga nav izmantojama dabīgā veidā, sapratīsim. Ja. Dabīgi šo spraugu nevar izmantot. Kāpēc? Jo tikko ir vīrietis, kā tam ir jābūt, kā nav cita iespēja, nav nekādas citas iespējas vispār. Tas ir dabīgi, tā ir noteikts, tas ir Dieva likums. Tas ir neiespējams savādāk, vienkārši. Bet Dievs atstāja
sev pieeja, varētu teikt tā, sev vārteļu atstāja. Ka, ja Dievs pats iejaucās, tad tas, ko Dievs rada, tas ir bez grēka. Un kāpēc vajadzēja bez grēka? Ļoti būtiski. Tāpēc, ka alga par grēku ir nāve. Alga par grēku ir nāve. Un vienīgā iespēja, kā grēko kritušo, grēkojošo cilvēku ir glābt, viņam ir jābūt aizvietotājam. Kādam galvotājam, kas viņa vietā mirst. Bet šim galvotājam ir jābūt pašam nevainīgam. Jo, ja viņš ir vainīgs ar savu pašu kaut vienu grēku, viņam jāatbild ir Dieva priekšā. Un viņam pašam ir jāmirst. Tāpēc mums bija vajadzīgs tāds pestītājs, kas nevis tikai vārdos ir pestītājs, bet kas patiešām spēja pestīt no Dieva dusmām, kurš ir tiesīgs pestīt mūs no Dieva dusmām. Un tāds varēja būt tikai, kas ir grēka neskarts. Un to varēja tikai un vienīgi pats Dievs radīt. Tāpēc Svētais Gars, mēs nezinām, kādā veidā viņš to radīja, mēs varam tikai minēt, kā tas notika, bet viņš radīja Kristumu miesu, tādā pašu miesu kā cilvēkam. Un ne tā kā eņģeļiem, kad viņi materializējās gaisā, un tad tur viņi kaut ko dara, un kaut kur iet, un tur vēr durvis vaļā, un ēd kaut ko, un dzer, un tad pazūd piepeši, un viss. Viņam šī cilvēka miesa ir tikai, tā kā skafandrs, kad mēs dodamies ūdenī, vai kosmosā ir vajadzīgs skafandrs, bez kura nevar iztikt, bet kas tāpat mums nepieder. Tikko ir iespējams mums jānolok viņš nostir, un jādodās savā mājām. Mēs nevalkājam skafandru mūžīgi. Eņģeri arī nevalkā viņu mūžīgi. Šo cilvēku miesu viņi aiziet prom no šīs zemes un viss un cauri, un viņiem ir sava paša būtība, ko viņi nes. Bet šeit Kristum nav tāda. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nevar kļūt tad aizvietotājs mūsu. Ja viņš nav ieņemts un piedzimis kā cilvēks, nav uzaudzis, ja viņš nav izdzīvojis cilvēku dzīvi, viņš nevar kļūt par aizvietotāju. Tas ir kāds mākslīgs cilvēks tad. Tad viņam vajadzēja pieņemt nevis izskatu cilvēka, bet arī pašu cilvēku dabu. Un to viņš pieņēma arī šī ieņemšanas brīdī. Jānis raksta vārds, tā kā miesa, mājoja mūsu vidū. Un tas ir ļoti svarīgi. Mājoja, dzīvoja, kļuva par mūsu aizvietotāju pie krusta, patiesu grēku izpircēju. Lūk, tāpēc viņš ir svēts, taps saucts par Dieva dēlu. Ir interesanti, ka viņš taps saucts, patiesībā viņš arī ir Dieva dēls. Bet taps saucts, tas ir tad, kad cilvēki atzīs, beidzot, kas viņš ir, ka viņš sapratīs. Un mēs arī to darām jau ar īpašu nolūku sacīdami uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu. Kā jūs noprotat, tas ir ļoti apzināti tiek teikts, Ar to, ko eņģelis sacīja, taps saucts, vai mēs to pastiprinātu, atkārtojot un atkārtējot. Tātad Kristuma patiesa cilvēka daba ir Dieva radīta šī ieņemšanas brīdī. Iespējams, ka tas ieņemšanas brīdis nepilnīgi absolūti ne ar ko nebija jūtams. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir gars. Viņš nav miesa. Tu nevar viņu just, ja viņš tev neliek just neko. Bet mēs droši varam teikt, ka tas notika visai drīz pēc eņģeļa pasludināšanas. Kāpēc? Tad, kad Dievs ir runājis, tad viņš arī dara to. Un tas, ka tas nevarēja notikt kaut kur ļoti ilgi, liecina arī viņa piedzimšana tieši 6 mēnešus pēc Jāņa Kristītāja dzimšanas. Tātad 6 mēnešus pēc Jāņa Kristīšanas dzimšanas piedzimst arī mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus. Tāpēc mēs varam skaidri un gaiši teikt, kad eņģelis šos vārdus runāja, tad noteikti arī Svētais Gars arī nāca. Un Kristus tika ieņemts. Tādā veidā viņš, kļūdams par patiesu
cilvēku grēku nesamaitātu cilvēku, šī patiesā daba viņam deva spēju un tiesības būt par izlīgumu un starpnieku. Par izlīgumu un starpnieku. Visiem. Arī tā skaitā arī jaunavai Marijai. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārds saka, ka visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Dažiem no mums ir mazāk grēku. Dažiem mums ir vairāk grēku. Vieniem no mums ir šausmīgi grēki. Citiem ir apkaunoši grēki. Citiem ir vienkārši ikdienas visu pierastie grēki. Vienkārši tik pierasti, ka neviens tos neievēro pat vispār. Tāpēc, ka visi mēs tādi esam. Bet Dievvārds ir diezgan skaudrs pret mums visiem. Viņš saka, caur apstulu Pāvilu, vai mēs jūdi esam labāk par pagāniem? Nebūtu ne. Jo mēs jau iepriekš rādījām, ka tik labi jūdi kā grieķi ir vainīgi un stāv zem grēka. Tātad izrēlieši un pagāni, viņi visi stāv zem grēka varas. Visi. Un viņš šeit nešķiro. Viņš nešķiro nevienu. Viņš nesaka tā, kur Ēnoks, tāpēc, ka viņš debesīs nonāca, droši vien bija svēts un nevainojums. Vai Ēlija nonāca debesīs, tāpēc svēts un nevainojums. Un jaunajai Marijai piedzima Kristus, tāpēc viņa bija svēta un nevainojama. Viņš to nesaka. Viņš saka, ka visi ir grēkojuši. Visi ir nomaldījušies. Katrs savā veidā. Katrs savā intensitātē. Bet visi atrodās zem grēka varas. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, ite neviena. Lūk, šādus cilvēkus, ko raksti norāda, kas ir Dieva ienaidnieki, tātad mūs ikvienu. Ja, Kristus ir glābis. Kristus ir glābis. Kristus par mūsu bezdīvīgiem mirst tādā laikā, kad bijām nespēcīgi. 5. nodaļa 6. pants. 5. nodaļa 8. pants. Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums mirst, kad vēl bijām grēcinieki. Protams, kādēļ savādāk. Kamēr Kristus asinis un dzīvība netika atdota mūsu grēku izpirkšanai un izlīgšanai ar Dievu, nevienu nevarēja saukt par svēto. Nevienu. Visi bija grēcinieki. Tāpēc viņš saka, uz mums viņš neatdala sevi kā apostoli Dieva izredzēto, neatdala no visiem. Viņš saka, mums par mums. Mēs, kas bijām naidā ar Dievu. Viņš nesaka, es biju farizējs, es biju rakstu mācītājs, es ļoti mācījos Dieva vārdus, es mīlēju viņu savā veidā. Es taču biju nevainojams tādā bauslībā, ko es sapratu. Visu es darīju, ko vien vajadzēja. Bet viņš neaizbildinās, viņš saka, nē, tāpēc, ka mēs grēkojām vispār. Tāpēc mēs esam Dieva ienaidnieki. Un viņš saka, un mēs bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņa dēla nāvei. Cik daudz vairāk salīdzināt būdam, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Iedomājies salīdzināt. Kristum vajadzēja tādā veidā tikt ieņemtam un piedzimt, jo savādāk mēs nevarētu tikt salīdzināti ar Dievu. Nenotikt izlīgums. Jo tikai viņš šādā veidā piedzimstot, un vārdu ieņemt arī gribu teikt vienmēr, jo Kristus bija patiesa cilvēks un patiesa Dievs tieši tajā brīdī, kad šī viena olšūna sāka dalīties. Un tika noformēta, nevis radās par Kristus miesu, bet tika noformēta par mums pazīstamo miesu. Jo ikviena no mums pirmā miesa sastāv no vienas šūnas, un tajā mēs esam iekšā ar savu dvēseli. Un tā ir mūsu miesa, kur kļūst ar vien lielāku un lielāku, līdz viņa tiek noformēta ar to ģenētisko informāciju, ko Dievs ir ierakstījis Ādamā, kas jums tik tālāk nodota līdz pat šai dienai katrai no mums. Šī informācija noformē to, kāda mēs izskatāmies. Arī Kristus pēc savas miesas tieši tādā pašā veidā, kā mēs cilvēki izaug, un viņš kļuva par mūsu starpnieku un par izlīgumu. Paties Dievs un paties cilvēks. Tilts starp Dievu un cilvēku. Starpnieks starp Dievu un cilvēku.
priesteri, ja, starpnieki skaitās, bet kā viņi varēja būt īsti un efektīvi starpnieki? Ja viņi paši ir grēcinieki un viņiem ar saskarsmi ar Dievu nav, viņi nesaprot Dievu. Ja, tieši tāpēc vajadzēja būt tādam Kristu un tādam starpniekam, kurš, būdams patiesa Dievs, ir reizē ar patiesa cilvēks, un kurš ir šis tilts, kas savieno mūs ar mūžīgo Dievu. Uzņemdamies mūsu cilvēcību, lai mums piešķirtu šo augsto žēlastību, kā apostols Pāvils, jā. Piešķirt mums augsto žēlastību. Un jaunās Marijas šī labā atbilde, no kuras mums vienmēr jāmācās, un kāpēc varam teikt, ka viņa ir svētīta starp visām sievām, ir, padomājiet, viņa taču būtībā to pateica, to, ko virsnieks Kapernaumā pateica vairākus gadus vēlāk. Es esmu tā kunga kalpone, viņa neteica, es būšu, viņa tas saka, es esmu. Tāpat kā virsnieks teica, ja, saki tikai vienu vārdu, ja tas notiks, ja, mans kalps, ja darīja to un to un to, bet tu saki vienu vārdu, un mans kalps būs vesels, ja. Ja, viņai ir šī paša ticība, ja, kāda arī virsniekam Kornēlijam. Es paļaujos uz to kungu, es viņam piedaru, ja? Es viņam kalpoju, lai notiek pēc tā vārda. Un tas ir tas, ko mums ir vajadzētu mācīties, arī nevis vienkārši tāpat izrunāt, bet lūkšanā mūsu Tēvs debesīs, tavs prāts, lai notiek, ka mēs varētu arī tādu pašu, ja, uzticības pilnu un apņēmības pilnu sirdi, ja, teikt, ja, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, kā virs zemes. Kāds pestīšanas prāts pie mums visiem. Taču nevelti sūtīja savu dēlu pasaulē, ja, kurš savu jaunumu arī piedzima, ja, lai piepildītu jau tavu labo gribu. Tad, lai viņi piepildās arī pie mums šī labā griba. Āmen. Un apliecināsim kristīgo ticību ar apostolu apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirst, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Es Dievu priekšā nākamā lūkšanā. Gods un slavu un pateicība Tev Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Mēs Tev slavējam un pateicamies, žēlastības Dievs, apžēlošanās Dievs, mīlestības Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi dāvinājis tik ļoti augstu žēlastību Tavā mīļajā dēlā Jēzu Kristu, ka To Tu esi izdalījis, ka Tu esi to mums piešķīris, to, ko Kristus pie krusta Golgātā ir nopelnījis. Viņš kā patiess cilvēks dzīvoja tādu dzīvi, kur mēs nespējam savu grēku dēļ dzīvot. Piepildīja Tavu labo gribu, visus Tavus baušus. Piepildīja savu augstā priestera uzdevumu. Pats sevi nevainīgi upurējis mūsu grēcinieku. Mūsu, kas bijām naidā ar Tevi mūsu labā, lai mēs caur viņu dzīvotu, lai mēs caur viņu tiktu izlīdzināti ar Tevi, lai caur viņu arī mēs nāktu pie Tevis. Pie Tavu žēlastības kroņa, lai saņemtu piedošanu un palīdzību, pie Tavu žēlastības kroņa, lai saņemtu palīdzību šai dzīvē, palīdzību nonākt Tavā debesu valstībā. Jo ar Tevi ir visas lietas iespējams. Mēs Tev lūdzamies, debes Tēvs, tā stiprina savu svēto draudzi, lai mums būtu arī tā ticība, kāda ir bijusi jaunavai.
kur ir teikusi, ka es esmu tā kunga kalpone, lai notiek pēc tavu vārdu, lai mēs varētu arī teikt vienmēr. Lai notiek, kungs, pēc tavu svētā vārda pie mums, mūsu dvēselē, mūsu dzīvēs. Tevis Tēvs, mēs Tev lūdzamies, arī svētī arī šos laiku, šo Kristus gaidīšanas laiku, lai Tavu svētā draudze, lai tā taptu vēl svētāk, vēl svētītāk, lai viņi paļautos ar vien vairāk uz Tavu mīļo dēlu, lai pastāvētu ticībā, brīvībā, lūkšanās, lai viens cerētu uz Tavu žēlastību un dzīvotu no tās, lai katrs Tavs vārds, kas nāk, tiek pārdomāts, lai tas iegūstās mūsu sirdīs, lai mēs ņemam šo paraugu un pārdomājam to arī savās sirdīs, lai tas tur varētu rast augļus, lai tas iekristu labā un auglīgā zemē. Uz to svētī mūsu svētais gars, Tu dzīvu darītāji. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums arī devi šo atklāsmu par Kristu, ka Tu mums atklāji viņu, mūsu dvēseli pestītāju un ganu. Mēs Tev lūdzamies arī. Dod mums savu žēlastību un palīdzību, ka mēs šī ticībā arī paliekam līdz savu mūžu beigām, lai mēs varam ar svētīgi aiziet no šīs pasaules. Pestītāji Jēzu, mēs arī Tev, kungs, uzticam sevi, savu miesu un dvēseli, mūsu glābējs, mūsu labais gans, ka mēs varam dzīvot ticībā un paļāvībā uz Tevi, aiziet, atdusēt Tavā mierā, augšām celties ar Tavu spēku un iemantot mūžīgo dzīvību Tavā debesu valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto garu viens patiesa Dievs dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi. Svētdienā ir 4. adventas dievkalpojums no rītpulkstenes 10.
Vakarā 5:00 tātad ir Ziemassvētku priekšvakar dievkalpojums, 10:00 no rīta pirmdien ir jau Ziemassvētku dievkalpojums, atcerēsimies, Ziemassvētki nav 24. bet 25. Jā, 26. ir otrā Ziemassvētku diena, un trešdien savukārt vakar dievkalpojums nebūs, jā. Tātad pulcējamies uz 26. visu uz rīta dievkalpojumu, 10:00. Noslēgumā dziedam 10. dziesmu. Uz dievkalpojumu, 10.